Lai dokumentam izveidot automātisko satura rādītāju, nodaļu virsraksti ir jānoformē speciālos stilos. Šie speciālie stili, kas parādās automātiskajā satura rādītājā, ir heading 1, heading 2, title, un tālāk, ja jūs paši uzbūvēsiet, arī būs heading 3, 4, 5 un tā tālāk. Parasti klasiski šie te pakārtotie līmeņi galvenam virsrakstam, apakšvirsrakstam un apakšvirsrakstam būtu heading 3, tiek formēti tikai 3 līmeņi. Iezīmēju pirmo virsrakstu, noformēju heading 1 stilā. Demonstrēšu ātro noformēšanu. Uzreiz izvēlamies fontu Times New Roman, melno krāsu, centrētu un atkāpes no teksta. Noteikti atstarps ar rindiņām jāuzliek 1,5, jo tas būs kopējais uzstādījums, ja noformēsiet studiju darbus, diplomu darbus. Vēl dažkārt ir prasība noformēt ar lieliem vai maziem burtiem. Apstiprinu OK. Bet, ja es atkal uzspiedīšu uz stilu heading 1, tiks izbojāts mans noformējums. Tāpēc nostiprināsim šo te heading 1 manējo izvēlēto noformējumu, labā poga un style un update heading 1 to match selection. Tagad heading 1 ir mans izvēlētais noformējums. Turpinu braukt pa dokumentu un noformēju virsrakstus heading 1 stilā. Šo virsrakstu es vēlētos jau kā pakārtoto apakšvirsrakstu. Izvēlos heading 2, fonts Times New Roman, 12 punkti, boldā, slīpajā, melns, pa centru un atstarps starp rindiņām 1,5. Jāsaglabā, ka šī dokumentā labā poga stils, update heading 2 to match selection, un tagad heading 2 ir mans izvēlētais stils. Šo te arī pielietošu. Tikko ir parādījies heading 2, dators piedāvā arī heading 3 stilu. Tikko būs kaut kas noformēts heading 3 stilā, piedāvās heading 4. Nu un vēl šo virsrakstu heading 1. Vai dokumentā vēl ir virsraksti, pārliecinamies, ka nav. Kā pārvietoties pa dokumentu ērtāk? Ja es nospiedīšu meklēšanas taustiņu kombināciju Ctrl+F, man kreisajā pusē parādās navigācija. Šobrīd iezīmēts rindkopas jēdziens, bet var arī navigēt pa lapusēm vai pa dažādiem virsrakstiem, pārvietoties starp nodaļām. Vai pārvietoties uz dokumentu sākumu. Tagad izveidosim, nodzēsīšu meklējumu objektu, izveidosim satura rādītāju, pirmo savu satura rādītāju, mēģinājums, references, table of contents, un te piedāvā variantus noformēt, kur mums ir heading 1, heading 2, heading 3 līmeņi virsrakstiem, izvēlēties satura rādītāju stilu. Paņemšu pirmo, ko piedāvā, man, protams, šo ar virsrakstu, angļu virsrakstu nevajag. Ja es ieklikšķinu šajā te satura rādītājā, pelēkais fons nozīmē, ka tas ir lauks. Es varētu arī pamainīt šos te stilus, bet mani šis neapmierina. Izmetīšu satura rādītāju esošo ārā. Vēl ir iespēja references, table of contents un paņemt insert table of contents tādu satura rādītāju, kā es vēlos. Protams, rādīts lapas puses numurus līdzināt pēc labās malas. Jā, saglabāt šīs te saites ar virsrakstiem un numuriem un savienotāju līniju, lai paliek punktētā. Ko šeit vēl var mainīt? Options uzspiežot šie te līmeņi atbildīs heading 1, heading 2, heading 3, tots saucās table of contents, 1., 2., 3. līmenim atbilstoši.
Un, ja vajag modificēt šos te, izmainīt, kā izskatīsies satura rādītāja nosaukumi, tad es pamēģināšu šeit uzreiz sākumā nomainīt uz Times New Roman galvenos virsrakstus, lai būtu 12 punkti. Apstiprinu. Un kāds izskatās mans satura rādītājs. Tie ir lauki. Šīs te hiperlinks, jeb hipersaite pie katra virsraksta darbojas arī nospiežot kontrolu un kliku uz rindu un nonāku tajā nodaļā, kurā vēlējos. Bet ir viens defekts. Dažkārt ir prasība lieliem darbiem, ka katra jauna rindkopa, tā ir jāsāks no jaunas lapas puses. Tad es iezīmēju heading 1 un izvēlos noformēt rindkopu, paragrāfu un, lai sāktos virsraksts un nodaļa ar jaunu lapas pusi, izvēlos page break before. Ok. Arī šo te vajadzētu saglabāt, ka visiem headingiem viens tas ir spēkā. Kā tagad izskatās mans dokuments? Tas jau ir uz daudzām lapas pusēm. Atgriezīšos augšpusē, un mums ir izmainījies satura rādītājā lapspušu numerācija. Vienkāršākais veids labāk poga, update field, updateot lauku un piekrist atjaunināt tikai lapspušu numurus. Ok. Tagad lapspušu numuri atbilst reālajām lapas pusēm dokumentā. Dažkārt gadās, ka vajag izmainīt virsrakstu, mērjosli jeb lineāls, piemēram, eju uz satura rādītāju, bet automātiski viņš neatjaunojas. Spiežu labo pogu, atjaunošu lauku, bet šoreiz visu šo te satura rādītāju tabulu. Ok. Un man parādās mērjosli jeb lineāls. Ja bez šīs te heading 2, jeb satura rādītāja otrā līmeņa rindas, man ir palikušas pavisam citā fontā nekā tādas mums prasības ir, kad jābūt Times New Roman. Iezīmēju un pamēģināsim, kā tad var izmainīt šo noformējumu. Jau uzreiz tas nav pamanīts. Atveru sadaļu Style, izvēli Apply Style un šo te TOTS 2 modificēšu. Times New Roman 12 punkti. Un atstarps starp rindiņām 1,5. Apstiprinu. Tagad ir viss Times New Roman fontā. Dažkārt vajag arī tādu iespēju, kā numurēt rindkopas. Izvēlamies numerāciju, bet daudz līmeņu ar headingiem. Un 1, 2, 3. Automātiski numerācija nomainās visur. Atkal pamēģināsim atjaunot saturu, labā poga update lauku un jāatjauno visi ieejošā tabula. Nodaļas ir numurētas. Vēl mēdz būt problēma, ka latviski aiz skaitļiem ir jāliek punkts. Pamēģināsim, kur mums to atļauj. Apply Style, Modify, Numbering, vai mums tas tiks atļauts. Jaunu numuru formātu. Nē, to mēs nevēlamies. Atceļu. Iespēja bija definējot jaunu sarakstu. Un šeit, ja ir iezīmēts heading 1, lieku punktu, 2. līmenis, punkts, 3. punkts. Ja būs paredzēti vairāk līmeņi, tad arī jāturpina pa šo sarakstu līdz pat 9. līmenim likt punktu. Ok, aizveram visu ciet, paskatāmies, punkti parādījušies aiz mūsu skaitļiem un arī 2 līmeņu. Eju uz satura rādītājā punkti nav, atkal pēc šīm izmaiņām jāatjauno lauks un ok. Šis dokuments tika izveidots tikai ar mērķi parādīt, kā jāveido automātiskais satura rādītājs un pirms tam, kā jānoformē virsraksti. Paldies par uzmanību!